Izrādās, ka mēs esam līdzīgi Ēģiptes faraonam, kurš nocietināja savu sirdi un negribēja atlaist tā kunga tautu. Tūlīt paskaidrošu. 2. Mūzes grāmatā mēs lasām par šo notikumu, kur Dievs lieto Āronu un Mūzu. Un ļoti interesanti ir tas, ka tad, kad Dievs gribēja sūtīt Mūzu vienu pašu, viņš liedzās un viņš saka, es taču neesmu runātājs, Dievs sūta, ko sūtīdams. Un Dievs viņam saka, bet es taču radīju cilvēku, radīju viņam mēli un muti, un es būšu ar tevi, es būšu ar tavu muti. Bet nē, viņš uzstāja, lai Dievs lieto Āronu. Kā rezultātā, tas ir tā mazliet ironiski, ka visur, kur mēs lasām tagad Bībelē šos miedarbības starp Mūzu un faraonu, Mūzes tik un tā ir tas, kas runā gan uz faraonu, gan uz Āronu, bet tos brīnumdarbus Dievs darīja caur Āronu. Tas tā ir par ko padomāt. Un kas tur notiek? Tātad Dievs sūta šīs mocības. Ja? Mēs zinām, sākumā tas zizlis, tas ir kā zīme, tad ir pirmā mocība, kas ir asinis, pēc tam vārdis, pēc tam kukaiņi, un tad seko aizvien, teiksim, tādas drastiskākas un iespaidīgākas zīmes, kuras tie faraona magi vai burvi nevarēja ne ar ilūziju izveidot, nedz arī ar kaut kā demonisku spēku palīdzību nevarēja tos atkārtot, ja? Lai parādītu, ka tās ir tikai cilvēcīgas lietas, līdz ar ko pat magi jau 3. reizē vai 4. reizē atzīst, ka tas ir Dieva pirksts, ar ko Mūzes un Ārons to visu darīja. Bet tad, kad notiek tās mocības, tad faraons, kā jau klasisks, miesīgs un cilvēks, kuram ir nocietināts sirds pret Dievu, viņš vēršas pie šiem Dieva vīriem, viņš vēršas pie Dieva, viņš saka, lūdzu Dievu par, es atlaidīšu, jā, jūs tagad varēsiet iet, ja Dievs mūs atbrīvos, ja Dievs noņem savu smago roku no mūsu zemes, tad es jūs laidīšu, tad jūs varēsiet iet, tad es kalpošu tam kungam. Vai jums arī kādreiz nav tā bijis dzīvē, kad jūs piedzīvot kādas pārbaudījumus, ir kādas grūtības, varbūt kāda slimība, vai ir kāda liela mērķi, kas nospraust, un kur jūs saprotat, ka jums vajag veiksmi, palīdzību, svētību, un tad jūs lūdzat šīs lūkšanas, Dievs, palīdzi, ja tu man dziedināsi, es tev kalpošu, es pievērsīšos, es vairs negrēkošu, es sāku sludināt evaņģēliju, ja es dabūšu to darījumu, ja es nopelnīšu to naudu, tad es tur darīšu. Un tas līdzīgi kā faraons rīkojās, bet tad, kad Dievs paņēma prom šīs mocības, atlaida šo savu roku, šo savu bardzību, tad faraons ir rakstīts nocietinājis savu sirdi, viņš negribēja atlaist Dieva tautu. Man liekas, ka tas tā interesanti parāda mazliet, kā izskatās un kā rīkojas miesīgi cilvēki, grēcīgi cilvēki un bieži arī kristieši. Un iedrošina nebūt tādiem, bet tieši otrādi būt tādiem, kā Sadraks un Mezaks un Abednego bija, kuri teica, pirms viņus grasījās iemest ceplī, kuri teica, mūsu Dievs var mūs izglābt no tavas rokas, viņš var mūs izglābt no šī uguns. Mūsu Dievs visu spēj, viņš ir visu zinošs, visur esošs, visu varošs, viņš valda pār visu. Bet viņi teica, pat ja viņš to nedarītu, pat ja viņa prāts nebūtu mūs izglābt no šī te uguns, un mums būtu tas jāpiedzīvo, mums tagad būtu jāiziet bojā, kā mēs zinām, agrīnajā draudzē apustuļi un daudz citi kristieši cieta, un tas kungs viņus neatbrīvoja no šīm te vajāšanām. Tas bija tā kunga prāts tajā laikā, ka tam tā bija jānotiek, un viņu dzīves un arī viņu nāves pagodināja to kungu. Un viņiem būs liela balva debesīs, kas viņus gaida, kas ir Dieva klātbūtne jau visu pirms. Mūsu tām sirdīm vajadzētu būt tādām, kā šiem 3 puišiem bija, ka jā, mūsu Dievs uz visu ir spējīgs, bet ja arī nenotiktu, ja arī es nedabūtu to līgumu, ja arī es nesaņemšu to atbildu uz lūkšanu, ko es tik ļoti vēlos, es tev kalpošu, es tev pielūkšu. Un tā ir sirds, kas ir pazemīga, kas ir padevīga tam kungam, kas ir gatava padoties viņa prātam un meklēt viņa prātu un nevis pieprasīt kaut ko, Dievs, tu man izdari šo, tu man dāvā šo, un tad es tev kalpošu. Un interesanti, ka tur rakstīts, ka Dievs to visu darīja, lai eģiptieši zinātu. Dievs tās zīmes darīja, protams, arī Izraels brīnījās par Dieva varenību, bet viņš to darīja, lai eģiptieši zinātu un atzītu, ka viņš ir tas kungs. Viņam bija svarīgi, lai Eģipte šī te lielvara, lai tie redzētu, lai tie būtu pārliecināti, ka viņš ir tas kungs un nav neviena cita. Viņš rādīja un darīja šīs zīmes, bet ko Jēzus teica par zīmēm? Šai paudzei, laulības pārkāpēji, grēcīgai paudzei, neviena cita zīme netiks dota, kā vien Jona zīme. Tātad, ja tu gribi zīmi, ka Dievs ir, ka Dievs tev mīl, ka Dievs ir kungs, ka viņš valda, paskaties, visa daba par to liecina, bet zīme, kas tev ir vajadzīga, tā ir krusts. Jo viņš to jau ir paveicis, viņš ir miris un augšām cēlies, tāpēc dzīvo viņa gaismā, nodod savu dzīvi viņam un skaties, ko viņš darīs.